Tādējās Latju meitas kopš kampus varoņiem, jo viņš šai dzīvei Šodien aizdedzot sveces, godināsim cilvēkus, kuri cīnījās par mūsu valsts neatkarību visos laikos. Lāčplēša diena ir ierakstīta mūsu tautas vēsturē, un tikai no mums pašiem ir atkarīgs, ko rakstīsim nākamajās vēstures lapspusēs. Dievs svētī Latviju! Šodien mēs pieminam visus, kas ziedojuši pašu dārgāko, savu dzīvību Latvijas brīvībai. Mēs godinām Latvijas brīvības cīnītājus. Jā, Latvija ir brīva, taču godinot varoņu piemiņu, katram pašam vajadzētu padomāt, ko mēs katrs atsevišķi un visi kopā varētu darīt, lai nekad vairs netiktu apdraudēta latviešu tautas pašnoteikšanā un brīvība, jo mēs esam Latvija. Šajā dienā mēs varam ne tikai piespraust sarkanās lentītes, iedegt sveču liesmiņas un doties lāpu gājienā, bet mums ir jādomā arī par savas pilsētas, novada un valsts nākotni. Mums ir jābūt sapņiem, mums ir jābūt mērķiem un jābūt mākai tos īstenot. Šajā dienā gribu visiem novēlēt pirmkārt veselību, saticību ģimenēs, ticību labajam, ticību Rūjenes novadam un ticību Latvijas nākotnei. Paldies! Arī mūsdienās nekas nav mainījies. Mums jādomā par to, kā saglabāt savu valsts, savu identitāti. Vienmēr atcerēsimies to, lai kādā organizācijā vai kur mēs būtu, ja mēs paši sevi neaizstāvēsim, nespēsim sevi aizsargāt, arī neviens cits mums to nepalīdzēs. Ceru, ka visi, katrs pieliks savu roku, savu mazo darbiņu, lai mūsu valsts vienmēr pastāvētu. Priecīgs jums visiem svētkus!